22. gada optimālā līmeņa 12. klases valsts eksāmenis, 20. uzdevums 3 punkti. Dots funkcijas grafiks, y ir 2 reiz kosinus 3x. Skatāmies attēlā. Nu, un mums ir prasīts noteikt funkcijas 2 kosinus 3x vērtību kopu. Ja mēs tagad tā paskatāmies, no cik līdz cik mums šeit iet, skatāmies, šeit ir vērtība 1, te ir 2. Šeit ir vērtība -1, -2. Tātad mēs varam pierakstīt, ka y pieder intervālam no -2 līdz 2. Un to mēs nolasījām no grafika mazākās un lielākās vērtības. Noteikt funkcijas periodu grādos vai radiānos. Paskatīsimies, mums šī te augšējā punktā funkcija atgriežas pēc, cik te ir no 0, skatoties 2 pi dalīts ar 3. Periods tiek apzīmēts ar lielo T burtu, 2 pi dalīts ar 3. Nu, un šis te viss, protams, arī ir jāieraksta zemāk atbildēs. Tagad intervālā x pieder no pi dalīts 3 līdz pi dalīts 2, no pi dalīts ar 3, galvenais un uz lielāku. Funkcija ir, un skatāmies no pi dalīts ar 2, funkcija iet uz augšu, bet viņas vērtības ir negatīvas, augoša un vērtības negatīvas. Funkcija ir augoša, ja pieaugot x vērtībām, pieaug y vērtība. Aug. Funkcija ir dilstoša, ja pieaugot x vērtībām, y vērtība samazinās. Tas tāds atgādinājums prātā izrunāts. Paldies par uzmanību!